Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam Ukraiņu bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments. Turpinot tēmu par izdegšanu kā sindromu, jeb dažādu simptomu kopumu, un par izdegšanu kā procesu, kur var provocēt dažādi apstākļi, par individuālajām izdegšanas īpatnībām, gan saistībā ar personības struktūru un iepriekšējo pieredzi, gan saistībā ar darba vietu un darba satura ietekmi. Svarīgi ir saprast izdegšanas būtību un ir svarīgi arī apzināties savus iekšējos procesus. Tad ir iespējams atrast gan resursus izdzīvošanai stresa apstākļos un uztvertā stresa mazināšanai, gan veidu, kā nepieļaut negatīvas situācijas kļūšanu par sev hronisku, gan tādas stresa pārvaldīšanas stratēģijas, kas var būt pamatā vēlamām, produktīvām izmaiņām. Kaut arī uz izdegšanas sindromu, kā uz jebkuru diagnozi, slimības, traucējumu vai citu veselības stāvokli ietekmējošu faktoru diagnozi, pierasts attiekties kā pret kaut ko negatīvu, jāatzīst, ka izdegšana kā process nav viennozīmīgi negatīvs. Patiesībā tā ir dabīga reakcija uz pārmērīgu stresu. No vienas puses, simptomi, kas rodas stresa rezultātā, brīdina, ka psihe un ķermenis ir pārslodzē un nepieciešams apsvērt situācijas maiņu. To var mēģināt darīt pats vai izmantot domu biedru, tuvinieku vai speciālistu palīdzību. No otras puses, simptomi liecina, ka ķermenis un psihe nespēja turpināt kronisko stresa situāciju un sevis saudzēšanas dēļ pārstāja pildīt tās funkcijas, kuras prasa daudz enerģiju. Sociālā dzīve, komunikācija, emocijas, motivācija, uzmanības procesu noslogošana, sarežģīta intelektuālā darbība, fiziskā slodze un atstāja tikai izdzīvošanai nepieciešamo fiziskās pamatvajadzības, drošība, piederība, psihiskā aizsardzības mehānismi. Tātad psihiskā darbība tiek vērsta uz izvairīšanos no pārslodzes, ko rada stress un kas ved uz ciešanām. Vienlaikus psihē eksistē veselīga tieksme nepārtraukti pārstrādāt, integrēt un apvienot vienā veselumā visu katrā dzīves brīdī uztverto, pieredzēto, apzināto, saskaņojot to ar iepriekšējo pieredzi. Uztverot pieredzi kā noteiktā struktūrā sakārtotas atmiņas, kas saistītas kopā ar veiksmi un neveiksmi secinājumu, lēmumu un vērtību saiknēm. Lai pamanītu izdegšanas pazīmes, fizisko izsīkumu, attieksmes maiņu pret darbu, produktivitātes samazināšanos, ir nepieciešama spēja reflektēt sevi. Tas ir nepieciešams spēt novērot savu fizisko un psiholoģisko stāvokli un visa veida funkcionēšanu, kā sociālo, tā fizisko. Pie tā pieder gan tiešo darbu pienākumu veikšanu, gan saskarsme ar kolēģiem un citiem sev nozīmīgiem cilvēkiem, gan spēja uzklausīt to, kā nozīmīgie cilvēki uztver izmaiņas darbā un personīgā komunikācijā. Pie tā pieder gan ikdienas ieradumu stabilitāte, gan interešu nodarbes un izklaide, gan vienkārši laika balanss, cik darbam, cik saskarsmei, cik sev. Par pašaprūpi, jeb laiku sev, varētu runāt gan vienkārši sevis higienas un pietiekama miega un ēšanas režīma aspektā, gan arī par emocionālo un garīgo sevis aprūpi. Kopumā labi var noderēt metafora ar nāzi. Tāpat kā ar neasu nāzi nevar glīti nogriezt maizes šķēli, speciālists, kurš nav gādājis par sevi, uzasinājis sevi darba pienākumu veikšanai, uzturējis sevi veselu, stipru, spējīgu, nespējas kvalitatīvi veikt darba pienākumus, īpaši, ja tie saistīti ar emocionāli smagu vidi un palīdzību vai aprūpi
smagi emocionāli un fiziski traumētiem cilvēkiem. Kontakts ar kolēģiem, supervīzijas, iesaistīšanās prieku radošās un attīstījušās nodarbēs, saskarsme ar sev nozīmīgiem cilvēkiem nav tikai atbalsta saņemšana vai resursu uzpildīšana. Pētījumu psihoneiroloģijā liecina, ka kontakti un kopējās darbošanās laikā smadzenes veicina piesaistes hormona, oksiticīna izdalīšanos. Oksiticīns savukārt mazina trauksmainību, līdz ar to pazemina uztvertā stresa līmeni, ļauj izjust rūpes no otra cilvēka un pieņemt šīs rūpes ar pateicību. Spēja uzturēt jēgpilnu dzīves pozīciju, kurā tiek piešķirta jēga visai esamībai un sev, ietverot esamībā sevi kā esamības daļu. Tā ir pozīcija, kas ved uz sevis un otra patiesu apzināšanos, uz atjaunotu kopības izjūtu, pieņemšanā, empātijā, līdzcietībā, arī priekā un paļāvībā. Kļūstot apzinātākam par savām vajadzībām un savu pieredzi, ir iespējams kļūt apzinātākam arī pret citiem un pasauli kopumā. Vienlaikus garīgums kā spēja piešķirt jēgu pieredzei ļauj mācīties pieņemt un mīlēt, atrodot vietu gan autentiskai izaugsmei, gan laipnībai un rūpēm par sevi. Savukārt dziļāks un patiesāks kontakts ar sevi, ar savu primāro enerģiju, var būt pamats tam, ka cilvēks vairs nereaģē uz situāciju kā uz apdraudošu. Tā vietā attīstās spēja izvēlēties apzinātas attieksmes pamatotu atbildi. Kā jau iepriekš tika minēts, izdegšanas process var būt ļoti dažāds un ir atkarīgs no iepriekš apgūtām reakcijām uz hronisku stresu. Šādas psihiskās aizsardzības reakcijas neatrisina aktuālo problēmu, neapmierina esošās vajadzības, bet īslaicīgi mazina trauksmes, ciešanu un spriedzes izjūtu. Ilgtermiņā stress nemazinās, un personīgi nozīmīgais, hroniskais un neveiksmīgi pārvaldītais stress noved pie izdegšanas, izsīkuma, attieksmes maiņas, produktivitātes samazināšanās. Tomēr izdegšanas procesa dažādības dēļ arī resursu saglabāšanas vai atjaunošanas process dažādiem cilvēkiem var būt atšķirīgs. Cilvēkiem, kuriem ir tieksme visu padarīt perfekti, neatkāpties no nospraustā mērķa. Cilvēkiem, kuriem ir tieksme pēc panākumiem, līdz pat neadekvātām ambīcijām par savu karjeru vai gaidāmo vērtējumu. Cilvēki, kuriem ir tendence neatzīt savas kļūdas, ja tādas radušās, vai uzskatīt kļūdas par nepieļaujamām. Raksturīga, pārmērīga, fiziska un emocionāla iesaistīšanās darba pienākumos un procesos. Runājot par pārmērīgu fizisku iesaistīšanos, tas ir vienkārši pārstrādāt cilvēks darba laiks. Emocionāla iesaistīšanās, ļoti spēcīgas izjūtas saistībā ar darba pienākumiem. Šādiem cilvēkiem ir uzmācīga tendence uzņemties vairāk darba un vairāk atbildības. Sociālajā un palīdzības darbā šādi speciālisti bieži izlemj klienta vietā par to, kas klientam vajadzīgs. Uzskata, ka arī citiem speciālistiem vai iesaistītajām personām ir jāuzņem vairāk aktivitāšu un atbildības. Dusmojas uz klientu, ja tas nepieņem piedāvāto vai nepilda uzdoto. Šāda attieksme ved speciālistu uz iesaistīšanos glābēja trīsstūrī. Šai trīsstūra principu noformulētājs arī ir šī trīsstūra nosaukuma autors. Par Karpova trīsstūri daudz no mums ir dzirdējuši.
Šādā trīs stūrī parasti klientam tiek atvēlēta upura loma, bet par agresoru var tikt uzskatīts jebkurš, kurš līdz šim ir bijis vardarbīgs pret klientu, vai arī kā citādi var nodarīt klientam pāri. Strādājot ar kara, terora vai vardarbības upuriem, glābējs pārņem upura dusmas un bailes, par agresoru uzskatot tik vienu reālu personu vai procesu, vai arī iztēlotu tipu vai grupu, kas nav apliecinājuši cieņu upura ciešanām, vai pat izteikušies pretēji. Līdz ar to speciālists glābējs uzņemas visu atbildību par klientu un papildus reālajam stresam uzņemas tādu atbildību, kuru nav iespējams realizēt. Nav iespējams pārtraukt karu, nav iespējams atdot bēgļiem atpakaļ viņu nopostītās mājas, nav iespējams izdzēst ciešanas un to vietā ielikt pateicību par saņemto palīdzību. Bet tad, kad klients nespēja pieņemt palīdzību tieši tādā veidā, kādā glābējs ir to iecerējis, un cenšas izvairīties, glābējs faktiski kļūst par agresoru, uzstiepjot savu gribu. Tad rodas paradoxāla situācija, kā palīdzība ir vajadzīga ne tikai upurim, bet arī tam, kas iepriekš ir uzskatīts par agresoru. Glābējs var kļūt agresīvs gan pret agresoru, to, kurš iepriekš uzskatīts par agresoru, gan pret upuri. Tad kurš būs jaunais glābējs šajā trīs stūrī? Bieži vien upuris ir tas, kurš uzņēmas glābēja lomu. Bet tad par upuri kļūst kāds cits. Un tā šis trīs stūris rotē, mainoties lomām. Glābējs, upuris, agresors. Šādā situācijā vienīgais iespējamais izdegšanas prevencijas veids ir veicināt cietušo uzņemties to atbildības daļu par savu dzīvi, kuru ir iespējams uzņemties. Tas ir nevis palīdzētājs izlemj visu palīdzības lūdzēja vietā, bet jautā, kāda palīdzība šobrīd ir nepieciešama, un speciālista uzdevums ir izvērtēt, vai lūdzēja prasītā palīdzība ir vai nav iespējama, un kā uz to atbildēt. Savukārt, cietušā atbildība ir pieņemt to palīdzības daļu, kas ir iespējama, un aktīvi darboties, iesaistīties palīdzības procesā. Ja atceramies to, kas tika teikts par drošumspēju, tad tur pēdējais 5. faktors bija sadarbīga uzticēšanās speciālistiem. Tieši šī te sadarbīguma daļa ir cietušā atbildība. Nevis pasīva palīdzības pieņemšana. Vienlaikus tas, kuram
risks kļūt par glābēju, vai tas, kuram raksturīgs fanātiskais izdegšanas veids, pārlieku iesaistīšanās, ir speciālists, kuram būtu jāapzinās arī sava atbildības daļa. Un sava atbildības daļa ir ne tikai pret klientu, bet sava atbildības daļa ir arī pret sevi. Un šī atbildības daļa saucās līdzjūtība pret sevi. Līdzjūtība pret sevi ietver laipnību pret sevi, ar sevis nenosodīšanu, ar rūpēm par sevi un sabalansētību starp visām dzīves sfērām, jā, protams, atpūtu ieskaitot. Līdzjūtība pret sevi ir saistīta arī ar saikni ar citiem, jo tikai tad, kad ir šī saikne, tad ir iespējams atzīt, ka spēja kļūdīties ir vispār cilvēciska un piemīt arī šim fanātiskajam. Līdz ar to ir iespējams veidot risinājumu, meklējošu attieksmi pret to situāciju, kurā nav iegūts vēlamais vai ir zaudējums, pret situāciju, kas ir radījusi stresu un ir izdegšanas risks. Vienlaikus uzturēt saikni ar citiem nozīmē sabalansēti sniegt un saņemt atbalstu. Un vēl, lai cik dīvaini tas neskanētu, līdzjūtība pret sevi ir arī apzināšanās par esošo un notiekošo. Pie tam notiekošais ir mainīgs, kā ir mainīgi laika apstākļi, bet esošais līdzinās debesīm, kuras tur virs mākoņiem ir un paliek nemainīgas. Ir vērts apzināties to, ka mēs uztveram, un to, ka mēs katrs esam tie, kas uztveram pasauli. Līdz ar to pieņemt savu subjektīvismu. Otrs izdegšanas veids ir padevies. Šiem cilvēkiem risks ir otrs izdegšanas veids ir neizaicinātais. Šiem cilvēkiem risks izdegšanai ir rutīna darba pienākumu izpildē. Katru dienu tas pats, tas pats, tas pats. Neredzot iespēju attīstīties, šie cilvēki zaudē motivāciju strādāt. Bet reizēm izjūtot darbu kā piespiedu, bezizvēles variantu izdzīvošanai, negribas man šo darbu strādāt, bet citas iespējas nav. Rodas stresa hroniskums. Ko darīt šādam neizaicinātajam? Šādam, kurš gribētu vai negribētu kaut ko vairāk? Droši vien, ka pats vienkāršākais un pirmais risinājums ir apzināties savas intereses, spējas un iespējas konkrētā situācijā. Atgriezties realitātei, nevis vienkārši teikt, man vienalga. Tad, kad savas intereses un spējas ir apzinātas, tad svarīgi ir izvēlēties un uzsākt sevis attīstību. Ne tikai profesionālā ziņā, vai zināšanu uzkrāšanas ziņā, vai jaunu prasmju apgūšanas ziņā, bet arī garīguma ziņā.
attīstīt spēju piešķirt nozīmi un jēgu darāmajam. Nevis vienkārši veikt mehāniskas darbības, bet paturēt prātā, kāda jēga ir tam, ko es daru. Ja nu patiešām jēgas izjūta pavisam pazūda, tad tas ir kritērijs, ka izdegšana ir sākusies. Varbūt nav cita varianta, kā mainīt situāciju, mainīt darbu. Un trešais izdegšanas veids – padevies. Kas ir padošanās risks? Atzinības trūkums. Nevienmēr tas ir tikai reālās atzinības trūkums. Reizēm tas ir gaidītās atzinības trūkums. Reizēm tas ir uztvertās, ja pareizāk sakot, neuztvertās atzinības trūkums. Šādu pašu padošanos rada arī tas, ja vēlamais rezultāts nav sasniedzams, ja tiek izvirzītas pārmērīgas prasības. Un vēl kas ir īpatnēji, ir cilvēki, kuriem ir neveselīga pacietība. Un viņi nerunās par savām vajadzībām, vēlmēm, gaidām līdz izdegšanai. Padošanos veicina arī izjūta, ka neko nav iespējams izmainīt un kontrolēt. Šīs pacietības rezultātā cilvēks neiet runāt pie sava vadītāja par to, ko viņam gribētos mainīt. Risinājums, kuru ir vērts meklēt pirms izdegšana sākusies, ir mācīties lūgt palīdzību un mācīties savas negatīvās domas realistiski novērtēt. Nevienmēr tas ir iespējams bez palīdzošā speciālista vai supervīzijas. Un, ja ilgstoši ir sajūta, ka palīdzība netiek sniegta vai netiek saņemta, ir vērts meklēt vai nu supervīzoru, lai izrunātu darba lietas, vai psihoterapeitu, psihoterapijas speciālistu, lai sakārtotu dzīvi, atjaunot veselīgu balansu. Pie tam, pie veselīga balansa atjaunošanas pieder arī tādas pavisam vienkāršas lietas, kā režīms, atpūta, miegs, ēšana, kustības. Vienlaikus ir ļoti svarīgi atjaunot draudzību un priekpilnu nodarbu esamību savā dzīvē. Mūsos ir daudz hormoni, kas veicina labsajūtu un veicina resursu atjaunošanos. Viens no tiem ir serotonīns, prieka hormons, tas tā vienkāršot sakot. Otrs dopamīns, laimes, jeb labsajūtas hormons. Un jau pieminētais oksitocīns, piesaistes hormons. Tomēr, ja cilvēkam ir raksturīgs šis izdegšanas veids, padošanās, bez palīdzības neiztikt. Lai no pasivitātes atsāktu aktīvu kustību, vienalga fiziskā vai emocionālā ziņā,
ir nepieciešama palīdzība. Varbūt šī ir arī saruna mazliet par līdzcilvēkiem, par kolēģiem, kuri pamana negatīvās izmaiņas, par draugiem, kuri piezvana tieši tajā brīdī, kad vairs nav spēka tālāk dzīvot, par tuviniekiem, kuri uzdrošinās teikt, tu esi izmainījies, par kādiem cilvēkiem, kuri ir blakus, bet nedara mūsu vietā, par kādiem, kuri ir gatavi darīt kopā ar mums. Ir vairākas grāmatas, kas ir nesen iznākušas. Viena no tām jau sākumā pieminētā Marijas Ābeltiņas grāmata par izdegšanu, bet latviski ir iznākušas arī divas Kristīnas Neffas grāmatas par līdzjūtību, līdzjūtību sev. Patiesībā līdzjūtība sev atļauja sev justies slikti. Laipnība pret sevi tajos brīžos, kad šis diskomforts ir iestājies, ir ļoti būtiska ne tikai tam fanātiski izdegušajam, bet arī neizaicinātajam un arī tam, kurš jau ir padevies. Un vēl tikai pēdējā piebilde. Iespēja pārbaudīt savu izpratni par izdegšanu kā stāvokli un kā procesu jūs atradīsiet pievienotajos jautājumos. Cerot, ka šo 5 lekciju laikā iegūtā informācija nostiprināsies kā zināšanas, un jūs to varēsiet izmantot savā darbā, pateicos par uzmanību. Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam Ukraiņu bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments.